Sveiki, mani skatītāji. Pirmdienas vakars, pulkstens, nu jau cik ir 6:15. Ņemamies mēs pa garažu. Ja sestdien nebija laika, sestdien bija jauks laiks. Vakar arī nebija laika, jo vakar bija arī jauks laiks un bija pēdējās gaļas cepšanas. Un šodien lietus, nākamnedēļ augsts vēl. Nu lūk, skrūvējamies mēs te ar motoru. Garēči mēs nolauzām špiļku. Tas un šitas un te. Un šitā te. Garēči nedavilkām. Laikam tā kā pat kā automašīnās. Vai katreiz mainīt špiļks, kā ņem cilindru nost. Bet nu labi, kā ir, tā ir. No labām ziņām. Sestdien bija izbraucienā. Vismaz kaut kāds prieks dzīvē ir. Nu vai ne citādi tik strādā un strādā, darbs jau nav nekāds zaķis. Vai ne? Augstlīgatnes pārbrauktuve, pārceltuve par Gaujai. Pēc tam Bīriņu pils, nu un atpakaļ uz Rīgu. Ej tu nost, tad ir Bīriņu pilī bļēns. Nav slaukšana. Tu man galīgi izputināsi, nu. 2,50 moči iebraukšanā. 4 eiro tu staigā pa parku, vienkārši pa parku. Tā ap dušu slikti paliek. A ja tu gribi redzēt pili, vēl plus 2 eiro. 7,50 no cilvēka. Ej tu nost. Es nezinu, ko tur parkā var redzēt, bet pastaigāties es tepat pa Rīgu varu, jā, tur pa brīvu, jā. Es brauktu uz Bīriņu pili un staigāt pa to parku. Nu, labi, nu es neteiktu, ka tur super kaut kas tāds būtu, bet nu, labi. Nu, lai jūs būtu lietas kursā, teiksim tā. Vienīgais mierinājums, bagāti arī raud. Jā, tā jau ir. Pārceltuve maksā 5 eiro, nu, motocikla. Mašīna man šķiet arī viņam 5 eiro maksā. Nu, kaut kā tā. Vēl labās ziņas. Nopirkām lielu miņča izpūtēs. AliExpress izpildījums. Maksāja kaut kā 20 eiro, jā? Nu, 40. 40 eiro maksāja. Nu, lūk, lai paliek. Nu, lai ir 40 eiro. Nu, lūk, oriģināls Inči Ķīnas izpildījumā. Bļēm, mēs vēl tam sūdu izpūtējām, nācās nopirkt kolektoru no Honda CBR. Ja, Horneta, karoči. Pa 50 eiro, jo Džeks no laukiem Carnikavā viņš gribēja 50 eiro, negribēja tirgoties, bet nu labi. Es domāju, ka ceru, ka pēdējās reizes mēs tās detaļas pērkam. Sliktās ziņas, bļēns, noslīpējam šitās sēžvietas visur kusim. Bet nu tik un tā pil. Acīm redzot, tā plaisa tomēr tur ir kaut kur, jā, un viņa pil. Nevis tur, kur mēs domājam, bet nu tīri pa plaisu. Nu, tā padomāsim, kas un kā. Iespējams, kad vēl mēs padomāsim. Moška kaut kad uzsūtīs vienkārši jaunu to galvu virsmu un visu. Nopirkām šitādus te stiprinājumus. Kas tas tāds? Viņš bišķi kustās, jā. Jā, šis bišķi kustās, bet man nekustās. Šitāds quadlock stiprinājums. Ķipa quadlocks, ķipa push, ķipa ar visu demperu, viss. Reiz man pieskrūvēts. Viņš maksāja 10 eiro no pa gabalā. Nu, lūk, mums tāds maksā, tās pats komplekts maksā 70. Karoči viss strādā. Nospējam un noņemam nost. Kaut kā tā, bet tā nav reklāma, kaut gan vajadzētu brēns jau sākt laikam reklāmas taisīt. Savādāk mēs stāstam, un tad, kad ienāk iekšā, prasa atlaidīt. Nu, tu zini, nu, tā nevar. Nu, mēs jau tāpātās tā lēti atdodam. Bez jārā, godīgi sakot. Man īsti nav naudas, lai visu pirkt un jums stāstīt. Bet, nu, visādi ir brīnumi, jā, kurus mēs tomēr pērkam un stāstam jums. Ko ir jēdzīgi, ko nav jēdzīgi. Vecais labais stāsts par grābekļiem. Čalis sev nopirka, Jurka, arī pa 10 eiro. Viņš viņu lieto un teica, ka problēmas nesot vispār. Viss čotka, viss strādā, viss smuki, viss viņam patīkot. Vēl izsaku paldies tiem cilvēkiem, kas rūpējās par manu veselību. Jā, kur teica, lai to sūdu zilajās buņģās nelietoja. Es tā arī darīju, nemazgāju mašīnu vairāk tur. Nu, lūk, nē, nu, paldies. Es rēti lietoju, reiz gadā var būt tās tikai tāpēc, ka man kaut ko tādu ķīmiski skābu pretī gribas sajust mutē, bet, nu, kaut kā tā. Bija arī video par
sezonas atklāšana, bet tur monetizācija, vēl kaut kas, jā, un tad viņš kaut kā pazuda kaut kur YouTube dzīlēs. Tā kā, jā, atrodat, jā, nu tad pirksts augšā, parakstamies uz kanālu, nu, kaut kā tā. Džeks no Cenu kluba, kurš ir mans subscriberis, teiksim tā, jā, kur es satiku netīšām, jā. Diezgan dīvaini sajūta, tad, kad tev pienāk klāt un pasaka, ka es tev pazīstu. Nu, lūk, bet tas nav no šausmu filmās, ka es zinu, ko tu izdarīji pagājušajā gadā, bet šitas te reāls, jā, tā Džeks, jā. Teica, ka, nu, es ceru, ka tiešām interesanti pasniedz visus šitos brīnums, jā. Ka kuru interesē nebūtības ar sētu. Mēs saņēmām vienkārši no apdrošinātajiem 750 eiro. Jā, nu, tie ir, kas tas ir brēns, koka demontāža, jā, un sētas abiem man pietika. Visus darbus nāksies pašiem darīt, jo viņiem ir tā, ka viņi neapmaksā remontus, viņi netaisa remontus, neveica remontus. Veicīt, es aizmirstu tavu vārdu uzjautāt, bet, nu, tomēr sveiciens, nu, lūk, nu, un paldies, kad skaties man kanālu. Nav jau tā laika veicīši daudz, tāpēc, kad ir komandējums, pēc tam ir jābrauc mājās, pēc tam jābrauc uz ērģemi, ērģemē traktorīts viss strādā, viss čotka. Vienīgais tas, ka pēc 2 nedēļām viņam kaut kur aiziet soļķis, tāpēc viņš negrib uzreiz, nu, it kā lekt, bet viņš tā pielec noslāpst, un viss, nu, viņam saļarks nav. Tad, kad tu izskačā to saļarku, jā, tad viņš čuk un aiziet smuki, viss forši. Viss čotka strādā, brauc uz priekšu, brauc atpakaļ. Nu, lūk, lauku arī nofrēzēja, viss kārtībā. Vajag tagad vagojamo dabūt, lai kartušas stādīt. Bet, nu, labi, tas uz priekšu. Un vēl tie, kas gudrāk ir. Pasakiet, ko labāk ņemt to pannu, tāda, kas ir ar 3 asmeņiem, jā, pļaujamā, mauriņa pļaujamā, vai arī ir tāda poļu pļaujmašīna, tāda uz sāniem, 1,20 m, laikam kaut kā tāda, jā. Nu, lūk, labi, rakstiet komentārus, jebkurā gadījumā iesim cīnīties ar izpūtēju. Pēc tam nobildēs, parādīs, kā izskatās. Tur man bildes vispār. Savādāk pateikt, ka nelietot. Ko notiek? Nu, karoči, 8 vakarā jau noņēmāmies. Kārtēji reizi saprat, kad es ar to sūdu elektrodu metinām, man nemāk metināt. Sametinājām pusautomātu vienkārši. Un tagad būs pirmais starts. Vai klāt. Kā tad šis mocīts skan ar stoku izpūtēju? Nu. Bļēns, es nezinu, kā viņš izies tehnisko apskatu nākamgad. Nu, jā, bet šitā DB, ķipa killere, jā. Bet šitā te sūda. Bļēns, kas tev var slēdzina? Nu, kaut kā tā, karoči. Vai priecājās līdz nākamajam gadam, tad domās, ko tālāk darīt ar to izpūtē. Ej tu nost.